Iepriekš esmu izveidojis dažus ar gaisu darbināmus projektus, izmantojot trīsdimensiju drukātus saspiestā gaisa dzinējus. Un esmu izveidojis arī dažus elektriskos velosipēdus. Bet es domāju, ka ir pienācis laiks apvienot abus. Jā, es taisīšu ar gaisu darbināmu velosipēdu. Plāns ir izmantot pneimatisko cilindru, kur uzstādīšu velosipēdu rāmī. Tas pārvērtīs saspiestu gaisu lineārā kustībā. Šo lineāro kustību pēc tam var pārvērst rotācijas kustībā, kas darbinās aizmugurējo riteni. Lai izveidotu kādu modeli, man jāuzņem pāris velosipēdu rāmju fotogrāfijas no dažādiem leņķiem. Šīs fotogrāfijas pēc tam var importēt Fusion 360 CAD programmā un pielāgot mērogam. Tad es varu izmantot šos attēlus, lai izsekotu rāmja cauruļu, leņķus un garumus. Par laimi, velosipēdam, kurus izmantoju, ir diezgan vienkāršs rāmja dizains, tāpēc visām caurulēm, visā to garumā, ir nemainīgs diametrs. Un tagad mums ir diezgan vienkāršs velosipēdu rāmja modelis. Tad es izveidoju pneimatisko cilindru, un, kad to novietoju velosipēdu rāmī, biju priecīgs, ka nebija pasūtījis neko lielāku. Tad bija nepieciešams diezgan daudz darba, lai pielāgotu dizainu tā, lai viss derētu. Pneimatisko cilindru vajadzēja uzstādīt ideālā attālumā no kloķa ass, lai virzulis nesasniegtu cilindra galus nevienā, ne otrā gājiena galā. Un galvenā piedziņas zobrata pozīcijai bija jābūt ideālai, lai ķēde, griežot aizmugurējo riteni, nesaskartos ar aizmugurējā rāmja caurulēm. Kad bija apmierināts ar dizainu, bija pienācis laiks CNC izgriezt visas detaļas. Un izdrukāt rāmju skavas ar 3D printeri, izmantojot PLA plasmasas diegu, ko man nodrošināja mans diegu sponsors 3D Prints UK. Kad visas detaļas bija gatavas un nepieciešamā furnitūra bija atnākusi, bija pienācis laika pārbaudīt, vai mans dizains derēs velosipēdam. Tad tika pievienoti kloķvārtus gultņi, kas tiks izmantot, lai atbalstītu vārpstu, kas paredzēta pneimatiskā cilindra savienošanai. Ar piedziņas zobratu. Tad tika piestiprināts kloķa nobīde, kas tiks izmantota, lai pārvērstu pneimatiskā cilindra lineāro kustību rotācijas kustībā, piedziņas zobrata darbināšanai. Un tagad svarīgākā daļa – pneimatiskais cilindrs, kas, kā paredzēja savā dizainā, lieliski iedarējās rāmī. Nākamā svarīgākā daļa. Vai varbūt pats svarīgākā daļa – ķēde. Arī nevar nepieminēt, cik ideāls ir šīs ķēdes garums. Es biju gaidījis, ka būs nepieciešams ķīdes spriegotājs, bet par laimi piedziņas zobrata pozīcija bija tik ideāla, ka gan ķēde no pedāļiem, gan ķēde no kloķa bija gandrīz perfekti nospriegotas. Tad pienāca absurdi sarežģītais uzdevums – uzstādīt milzīgo gaisa tvertni. Lai kontrolētu gaisa plūsmu no tvertnes uz pneimatisko cilindru, ir jābūt vārstu sistēmai. Es izvēlējos izmantot elektroniski vadāmus solenoīdu vārstus vairāku iemeslu dēļ. Galvenie iemesli ir vienkāršība un izmaksas. Ja es projektētu un izgatavotu mehāniski darbināmus vārstus, šī velosipēda izgatavošanai būtu nepieciešams daudz vairāk laika, bet gala rezultāts būtu tāds pats. Un tā kā man nav ni jausmas, kāds būs gala rezultāts, es labāk ieguldu pēc iespējas mazāk pūļu. Ne tikai tas, bet elektroniski vadāmi vārsti man dos iespēju optimizēt velosipēdu vēlāk, jo es vēlētos ieprogrammēt vārstus atvērties uz atšķirīgu laiku atkarībā no padeves spiediena. Cerams, ka tas novedīs pie tā, ka izplūdes spiediens būs pēc iespējas tuvāks atmosfēras spiedienam, lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti.
Pēc tam es uzstādīju vārstus pēc iespējas tuvāk cilindra ieejai, izmantojot elastīgu gumiju šļūteni, lai ļautu cilindram kustēties tā cikla laikā. Ātri cauruļvadu spiediena pārbaude bija veiksmīga, un pieslēdzot akumulātoru vienam no vārstiem, tas noteikti mani sajūsmināja un lika vēlēties pēc iespējas ātrāk iedarbināt šo velosipēdu. Tāpēc es pabeidzu uzstādīt visu elektroniku, kā arī cauruļvadu vārstu sistēmai. Šeit augšā ir 4 vārsti, kurus elektroniski kontrolē Arduino, kas atrodas šeit aizmugurē. Ir relay sistēma, kas pievada spriegumu šiem vārstiem, un tas atver vārstus, lai ielaistu gaisu vai izvadītu gaisu ārā. Tagad kā Arduino zina, kad atvērt un aizvērt šos vārstus? Man šeit apakšā ir infrasarkano staru sensors, kas būtībā saskaita, cik daudz zobrata zobu tam iziet cauri. Tādā veidā tas var noteikt kloķa leņķi un līdz ar to zināt, kad atvērt vai aizvērt vārstus. Šeit apakšā ir arī slēdzis, kas darbojas kā nulles pozīcijas slēdzis, tāpēc, kad slēdzis tiek nospiests, Arduino zina, ka tas ir kloķa nulles leņķis. Un tad tas var saskaitīt līdz 360, attiestatīt uz nulli, saskaitīt līdz 360, attiestatīt uz nulli. Tādējādi tas nekad nezaudē savu pozīciju un vārstu darbības laika nesajūg. Tātad, ko es darīšu? Vispirms pieslēgšu gaisa padevi. Pašlaik esmu izveidojis ļoti vienkāršu kodu šim nolūkam, kas vienkārši atvērs gaisa ieplūdu vienai pusē un pēc tam atvērs gaisa ieplūdu otrai pusē. Pagaidām vēl nav īpašs maināms vārstu darbības laika regulēšanas, tāpēc vienkārši ātri notestēsim, vai varam panākt, lai ritenis griežās. Tātad, ja es to pieslēdzu, patiesībā man vispirms jāieslēdz elektronika, tāpēc pieslēdz akumulātoru. Un tad pieslēdz gaisa padevi. Labi, mums ir tikai apmēram 28 PSI šobrīd. Nav liels spiediens, bet paskatīsimies, vai ar to pietiks, lai tas sāktu darboties. Tātad, lai iedarbinātu velosipēdu, man vajag vienkārši nedaudz pagriezt riteni, lai tiktu nospiest atskaites slēdzes, tad es turu gāzi, kas šeit rīkšķi gāzi. Ja es to uzlieku uz maksimumu, un tad nedaudz pastumju to. Ak, Dievs, tas darbojas. Tas visu laiku berzējās gar kaut ko. Labi, tātad, ja es atlaižu gāzi, tam vajadzētu apstāties. Man šķiet, ka ritenis tur berzējās. Vai tas beržās? Es esmu tik laimīgs, tiešām. Es domāju, ka mums vajadzētu doties un veikt kārtīgus testus. Tas bija tik forši. Tātad vakarā es ātri notestēju velosipēdu uz zāles. Bija diezgan tumšs un līja lietus, tāpēc es to nefilmēju, bet varu pateikt, ka nekas nenotika. Zobrats, kas šeit bija uzlikts, bija 42 zobu zobrats, un man šķiet, ka tas neradīja pietiekami lielu griezes momentu aizmugurējiem ritenim, tāpēc tas nevarēja mani pabīdīt uz priekšu. Nezinu, vai ar šo vēl pietiks. Šis ir 22 zobu zobrats, tāpēc teorētiski tas dubultos griezes momentu, bet pašlaik es testēju uz zāles. Ja tas var man pabīdīt uz zāles, tad noteikti varēs arī uz asfalta, bet es gribu to ātri notestēt šeit, pirms dodos uz asfaltu. Tātad es pašlaik noregulēšu spiedienu uz 50 PSI, tvertnē ir 80 PSI, caur regulātoru 50 PSI un mēģināšu uzkāpt uz tā. Tur šeit nav laba doma spērt pa valstīm. Pareizi tātad. Uzdot gāzi. Un nedaudz to pagrūd, lai slēdzis nostrādātu. Jā, uz zāles tam īsti nav daudz jaudas. Es jūtu, kā tas mani stumj. Lūk, tā mēs to izdarījām. Labi. Uz zāles tam iet mazliet grūti. Es domāju, ka ir pienācis laiks to izmēģināt uz asfalta.
Tātad, es esmu šeit uz vislīdzinākā un klusākā ceļa, ko varēju atrast. Man tvertnē ir 100 PSI. Es iespējams to samazināšu līdz apmēram 50. Un tad mēs to izmēģināsim. Ja es varēšu pārmest kāju pāri. Parīci. Tātad dod tam nelielu grūdienu, lai tas sāktu kustēties, un tad... Lūk, aiziet. Nu, aiziet. Tas man ir stumjš. Nepārāk ātri. Skatos, vai nav sātiksmes? Patiesībā ir diezgan grūti noturēt līdzsvaru ar šo milzīgo tvertni aizmugurē. Es noregulēšu spiedienu līdz 55, pamēģināsim 55. Pareizi. Sākam. Nākamreiz es uzspēdīšu gāzi un... Iedodu vienu grūdienu, lai uzņemtu ātrumu. Tagad tas pātrinās. Labi, tagad es arī braucu pret vēju. Ja es nedaudz uzņemu ātrumu, tad es varu vienkārši pacelt kājas. Es minīšu pedāļus, lai uzņemtu vēl nedaudz lielāku ātrumu. Vienkārši, lai redzētu, kāds darbojas pie lielāka ātruma. Tas darbojas, tikai nav īpaši jaudīgs. Neesmu pārliecināts, vai tas ir pilnībā atļauts uz ceļa. Es pieņemu, ka tas ir atļauts, jo citādi policija apturētu riteņbraucējus par cita veida gāzes izdalīšanu no aizmuguras. Pamēģināšu vēlreiz. Man ir tikai 40 PSI, tāpēc šaubos, ka tas daudz ko dos. Bet tik un tā var izmantot visu gaisu, kas man ir. Var derēt, ka tu domāji, ka esmu īsts dīvains. Dažreiz sinhronizācija nojūk. Es domāju, ka tas ir infrasarkanā starojuma dēļ. Infrasarkanā sensors. Tāpēc man droši vien kādā brīdī vajadzētu izmantot kādu īstu encoderi. Bet tas darbojas diezgan labi. Man ir beigusies gaisa spiediena padeve, tāpēc man būs jāatgriežas savā šķūnī un jāiedarbina kompresors. Es ar to esmu apmierināts. Esmu ļoti apmierināts ar to. Nevaru teikt, ka neesmu. Jā, 25 PSI, un tas praktiski bija beigts. Tas bija labs pirmais tests, bet šim velospēdam noteikti ir daudz ko uzlabot.
Šī velospēda izstrāde un būvniecība aizņēma apmēram 4 nedēļas, tāpēc šis nav šī projekta beigas. Uzturiet šo video vairāk kā pirmo daļu projekta video. Es vēlētos izveidot turpinājumu video, kurā es padziļināti pastāstītu, kā optimizēt šo velospēdu. Jo pirmais tests, lai gan tas darbojās, bija tālu no tās veiktspējas, uz kuru cerēju. Ir dažas mehāniskas izmaiņas, kas man jāveic šajā apakšējā daļā. Pašreizējais kloķvārpstas mezdals šeit nevar izturēt vairāk par 80 PSI. Es veicu spiedienu testu pirms pabeidzu šī velospēda būvi, un man izdevās nolauzt šo asi ap 80 PSI, tāpēc es neveicu testu virs 60 PSI. Es arī vēlos veikt daudz izmaiņu vārstu laika regulēšanā. Ja jūs vēlreiz noskatīsieties GoPro ierakstu, kas bija kamera, kas fiksēja šo rotējošo kustību, bija diezgan skaidri redzams, ka vārstu laika iestatījums bija diezgan nepareizs. Gaisa ieplūdes atvērtos vēlu vai iedarbinātos vēlu, un tad izplūdes vārsti atvērtos pārāk agri. Tātad, runājot par faktisko leņķi, kurā cilindrs patiešām pielika spēku kloķim, tas iespējams bija tikai apmēram 60 grādi no pilnajiem, iespējamajiem 180 grādiem, kuros tas varētu vilkt vai spiest. Tātad šajā ciklā tika zaudēts daudz enerģijas. Īsi būvējot velospēdu, es pieminēju, ka vēlos pielāgot vārstu darbības laiku atkarībā no spiediena tvertnē. Un ar to es domāju, ka es principā varu aprēķināt, cik ļoti cilindrs palielināsies pēc tilpuma. Tātad, atkarībā no spiediena tiks ielaists vairāk vai mazāk gaisa. Lai, kad gaiss ir izplaties, tā beigu spiediens būtu vienāds ar ārējo atmosfēras spiedienu. Un es domāju, ka šis ir labākais vai vismaz efektīvākais veids, kā pārnest enerģiju no gaisa. Jo jebkurš spiediens, kas izplūst caur izplūdes atveri, ir izniekots spiediens. No tā pirmā testa, ko es veicu, jūs droši vien dzirdējāt, ka gaiss, kas izplūda no izplūdes, bija ar diezgan augstu spiedienu. Katru reizi, kad dzinējs veica ciklu, tas izklausījās kā maza gaisa pistola, kas izšauja. Tātad, ja es varu optimizēt šo procesu tā, lai izplūdes spiediens būtu pēc iespējas zemāks vai pēc iespējas tuvāks atmosfēras spiedienam, tad, manuprāt, tas būs visefektīvākais veids, kā pārnest enerģiju no tvertnes uz aizmugurējo riteni. Tātad, jā, ir daudz uzlabojumu, ko veikt, bet visus šos uzlabojumus veiks nākamajā video. Tātad, ja jums patīk šis video, būtu lieliski, ja jūs nospiestu patīk. Ja jūs esat manā kanālā pirmoreiz un vēlaties sekot šim projektam, tad lūdzu nospiediet abonēšanas pogu zemāk. Milzīgs paldies visiem maniem Patreon atbalstītājiem par manu projektu atbalstīšanu. Un ja vēlaties uzzināt vairāk, piemēram, aizkulisku atjauninājumus par šiem projektiem, es laiku pa laikam ievietoju video savā Patreon lapā par to, ar ko es nodarbojos. Būtu lieliski, ja jūs varētu apskatīt saiti aprakstā zemāk uz manu Patreon lapu. Paldies vēlreiz, ka skatījāties, un tiekamies nākamajā video. Uz redzēšanos!